Mans vārds ir Zanda, man ir 24 gadi, es esmu visuma manifestācija laiktelpā. Es cenšos būt labs cilvēks. Ārsti man ir uzstādījuši, diagnoze tā ir vienkāršā šizofrēnija. – 2009. gadā bija nedaudz mazāk kā 70,000 cilvēki, kuri ir reģistrā, kuriem ir uzstādīts diagnozes saistībā ar garīgās veselības problēmām. Diagnoze man ir, tā ir maniakālā depresija, bipolārie kaut kādi, kas tur tie ir. Diagnoze, jā, principā tad, viss tāds, nezinu kā kuro reizi. Ārsti ir uzstādījuši diagnozi, bet precīzi es nevaru pateikt, jo viņi neraksta un man nav teikuši arī. Mana mamma to visu tā kā pamanīja, jo es arī uz skolu vairs sāku neiet. Tas jau bija ievilcies kaut gan iekšēji, forši rakstīt dzējoļus, zīmēja, viss, man likās, ka tanī laikā ar mani notika skaistākās lietas no vienas puses. No otras puses es ļoti destruktīvi izturējos pret sevi pašu, tikai tāpēc, ka es to nevarēju savienot ar reālo pasauli. Normāli vai es neesmu normāli, es nezinu. Piemēram, pašlaik man liekas, kā man sajūta, ka kā man nekas nekaiš, ne? Man pašai pa sevi iekšēji. Viss ir ok, es visu varu pamatot, kāpēc ko daru un tā tālāk. Es vienmēr esmu izjutusi tādu kā lielu aizu starp sevi un citiem cilvēkiem un starp sevi un pasauli. Taču es neteiktu, ka man kaut kas nav kārtībā. Vairāk kā tā, ka es esmu nedaudz citādāka. Man negribas būt citādākai, es gribu būt tāda pat kā visi citi. Reizēm man nāk pašnāvnieciskas domas. Smēdzu iet pa ielām, skatīties uz māju jumtiem, domāt, kurš ir tāds pietiekami labs un augsts, lai no tā nolektu. Nē, viss ir atkal pārāk skaļš nolāpīts, to nevar izturēt. Lieciet mani mierā. Nē, es noteikti šeit neiedaros, man vajag projām. Projām no šejienes, no šīs pasaules. Es jūtos vainīgi par to, ka es pret cilvēkiem, kas man ir apkārt, nespēju just tik spēcīgas emocijas, kā par to, kas notiek tā kā citā realitātē. Un tad es sāku sev vainot par to, man likās, ka tā nedrīkst būt, jo man taču ir jādzīvo šeit un tagad ar tiem cilvēkiem, kas man it kā ir tuvi un visu viņi man atzīst, un kā es tādu, kāpēc es brīžam viņus neciešu un kas tur viņi, man liekas, sekli un tie ir pirmi, blablabla. Tad sāku graizīt rokas, jo tas bija vienīgais nomierinošais līdzeklis, kā tikt ar to stresu galā. Es varu kādu pagrūst, es varu kādam iesist, bet pārsvarā tas, kā es jau to visu uz sevi ņemu, un tad es sāku sevi dedzināt griesai, nezinu, kaut ko tam līdzīgi. Pēc tam, kad tā diagnoze jau tika uzstādīta un apstiprināta, tad, man liekas, vecāki ļoti ātri pieņēma to, ka tā ir slimība. Un tagad viņi vismaz zināja, kā ar to cīnīties un kā man palīdzēt. Un ka tas nav tikai pārējais vetums vai tādēļ, ka es kļūstu ļauna un vienkārši neiecietīga un dusmīga, bet ka tās ir tīri slimības izpausmes, ar kurām var tikt galā, ja tās pareizi ārstē. Šīs te mazās ģimenes, tā attieksme un veids, kā izdzīvoja, bija ļoti labs. Ja runā par manu mammu, māsu, brāli, tad tur ir citādi mazliet, jo tur sākumā
Es atceros, ka sākumā bija tas, ka mamma teica, Dievs pastikai, nevienam nesaki, jo tāda brāļa bērni negribēs ar taviem bērniem tur spēlēties. Iemesls, kādēļ cilvēki negrib teikt, ka viņiem ir šizofrēnija, patiesībā tie ir pašsaprotami, jo kas ir pirmais, kad nāk prātā vārds šizofrēnija? Tas šizīts, trakais, psihais. Kuram patīk, ka viņu sauc šādos vārdos? Man ģimene, teiksim, mamma un brālis māsa, viņi savā ziņā bija apmierināti, ka viņi redzēja, ka mēs tiekam galā paši, un cik tas ir labi, ka jūs tiekat galā paši. Un faktiski vienmēr ir viegli otram līdzjust, ja tev pašam nav jāpalīdz. Man vecāki vispār tādas lietas nepiemin vairāk. Viņiem tas bija tāds ļoti liels pārdzīvojums, jo viņi bija vienkārši šokā, kas tāds var, kāpēc vispār kaut kas tāds ir noticis un kāpēc tieši ar viņiem, nevis ar maniem. Un, ka tas ir tāds tā kā tabū, ko vispār tā kā nedrīkst aiztikt. Bet ir bijis tāds ilgs posms, kad es vispār to gribēju noliegt, kad manī kaut kas tāds vispār. Ka tas vispār kaut kas tāds ir, un es domāju, tas tā pārējoši. Bija tā agrāk, bija kas vērts. Kad jau tāds vairs nekad nebūs, bet, tie ir meli. Tad, ja tu citādāk nevar, tu ej uz slimnīcu. Pēdējo reizi māte pateica, ka viņa nākamreiz man neņems ārā no turienes, jo šīs reizes, es droši vien būtu varējis tur palikt daudz ilgāk. Man bija tāds brīdis, ka man likās, ka tik ilgi, kamēr dzīvo šis, es tik ilgi dzīvos arī Zanda. Tiešām bija tāda sajūta, ja, ka, ja es nomiršu, Zanda vien pati tālāk nespējas dzīvot. Tas bija laiks, ka viņi bieži taisīja pašnāvības arī. Un tad, kad pamazām tur rāpās no tās bedres ārā, un tad bija tāds viens posms, kad mums abām vienlaicīgi radās tā sajūta. Es teicu, un Zanda man tieši arī atbildēja, ka man pēkšņi radās tāda sajūta, ka jā, arī ar mani kaut kas notiks, Zanda tomēr ir spējīga viena pati dzīvot tālāk un izdzīvot, ja. Bet tas bija atvieglojums tāds, ka tev vairs nav tā nasta, ka tu saproti, ka, pat jā, ar tevi, kas notiek, bērns izdzīvos. Un tad tas bija skaists brīdis. Man pašai šķiet, ka es ļoti iemācījusies gan darbā, gan vispār sabiedrībā normāli, adekvāti izturēties, lai nekādam nerastos aizdomas par to, ka man varbūt ir kaut kādas šīzes, bet no otras puses gadās kaut ko dzirdēt un paklausīties, ka tomēr, jā, ir cilvēki, kas tā arī sāka, kad es esmu traka, un tam nav laba pieskaņa, tas ir domāts tā negatīvi. Darkside ir mana otra personības daļa. Ja kāds man nodara pāri, viņa nāk man aizsargāt. Viņa mēdz būt agresīva. Ir tā, ka es neiesaistos tajā, ko viņa dara un ko viņa domā. Es vienkārši novēroju. It was always summertime in the movie. Yeah, and I was always smiling. Yeah, my daddy there was fine. And my mama was alright.
liekas, Hermanam Hesem bija tāda ļoti laba doma, ka īstenībā vaiprātīgais no ģēnija atšķiras ļoti maz un tikai principā ar vienu lietu. Abi šie cilvēki ir spējīgi lidot ļoti augstu un sasniegt ļoti daudz. Vienīgais tas, ka tiem ārprātīgajiem, atšķirībā no ģēnijiem, nav tās stūris. Viņi var lidot tādās pašās domu un ideju augstumos, kā tas ģēnijs, vienkārši viņiem pietrūkst tās stūris, kas viņus stūrētu uz pareizo pusi. Novilkt konkrētu robežu, tu esi slims vai vesels. Ar garīgo veselību tas ir daudz grūtāk izdarāms, jo ierasti par šo te garīgi slimo tiek saukts cilvēks, kuram ir uzstādīta diagnoze. Bet arī cilvēks, kuram nav uzstādīta diagnoze, viņš var nebūt garīgi pilnīgi normāli funkcionējošs, jo stress, saspringts attiecības, saspringts darbs, tas viss ietekmē tavu funkcionēšanu, tavu domāšanas veidu, un tas var radīt problēmas. Ja tu jūties slikti un tā tālāk, tu nevari neko padarīt, un tev vajag zāles, lai tu varētu kaut ko padarīt. Studēju filozofijas fakultātē, tad 2. kursā. Nezinu, iepriekš arī es esmu kaut kur tur studējis kaut fotogrāfiju bišķiņu, un tad es kaut ko tur amatieru teātrā režisoros, bet es ātri aizgāju projām no tām vietām. Es esmu pabeigusi bakalaurus fizikā, pēc tam iestājos arī maģistrantūrā, un es noteikti viņus nepabeigšu. Tādēļ, ka mācībās tas jau bija nonācis tik tālu, ka man pilnīgi bija tāda nespēja iziet ārā no mājas un doties uz universitāti. Līdz ko man bija jāiet uz universitāti, es vienkārši pieeju pie durvīm un nespēju paspērt ne soli tālāk. Un es tur varu apsēsties un paraudāt un mēģināt atkal iet ārā, un es vienkārši nevaru iziet. Tad, kad es pārkāpu sev pāri un tomēr tiku ārā no mājas, bieži vien gadījās tā, ka ceļam uz universitāti man cilvēks sāk rādīties kā dēmoni, ļoti paaugstinās trauksmes līmenis. Tad arī tas, ka sāk pietrūkt laika, jo tās zāles, ko es dzeru, izraisa tādu pastiprinātu miegu, un man ir jāatguļ, piemēram, 12 stundas diennaktī, nevis tā kā citiem cilvēkiem kāds 8. Jo tas piemērs ar tām kāpnēm ir varbūt kāds ārsts, strādā 2. stāvā, ir kāpnes, visi var tikt augšā, uzkāpt, bet reāli, ja apskatās cilvēku, kuram abas kājas ir vesels un kurš var uzkāpt pa kāpnēm, un ja apskata cilvēku, kurš sēž ratiņkrēslā, diemžēl, tad šīs kāpnes, kas ir vienāda apstākļi, nenozīmē vienlīdzību šiem abiem cilvēkiem. Ja darba kolektīvs ir saprotošs vai priekšnieks ir saprotošs, tad ir iespējams atrast tādus pienākumus, kurš šis cilvēks var veikt. Bet tur ir tas jautājums, vai šis te darba devējs priekšnieks būs pretīm nākošs, un viņš nenobīsies no tā, ka šis cilvēks, kas visu laiku pie viņa ir strādājis un strādājis normāli, tagad viņam ir uzstādīta šī diagnoze, vai es nevēl uzticos. Ralfs ir, varētu teikt, vecais brīvprātīgais, viens no senākajiem kadriem, tiešām brīvprātīgajiem. Nu jau būs gandrīz 3 gadi. Jā, tūlīt svinēsim kopā 3. dzimšanas dienu. I get off on my ass, I get out of my bed again today. I've got a dick full of blood and a wide open heart to lean on. Sometimes I wish that something good didn't go wrong. I wish it didn't go wrong. Man, something's been killing me. My women, my guitars, I've been living hard.
esmu darbojusies 3 laboratorijās. Principā visu laiku darbojos ar zinātni, eksperimentālo fiziku. No sākuma mans princips vienmēr bija tāds, ka man tomēr jāpasaka darba devējam, ka man ir šāda saslimšana. Un arī pirmajā laboratorijā es to izdarīju, un jāsaka, ka tiešām attieksme bija super, un darba devējs bija ļoti saprotoši, un arī kolēģi bija saprotoši. Es esmu šīs laboratorijas vadītājs, tā ir molekulāro kūļu laboratorija. Tas ir, mēs strādājam tādā tīri fundamentālā atomu molekulu fizikas virzienā. Ja mēs paskatāmies uz to, kāda Latvijā vai vispār, teiksim, Austrumeiropas valstīs sabiedrība ir, tad var redzēt, ka ir tāda pietiekami daudz neiecietības pret cilvēkiem, kas ir savādāki. Jā, varbūt viņš nevar izdarīt vienu vai citādu darbu, bet ir darbi, ko viņi var izdarīt, un arī viņus pieņemt sabiedrībā arī vajadzētu kā pilnīgi līdzvērtīgus. To pašu Džonu Nešu atceroties, cilvēkam bija, teiksim tā, pietiekami nopietnā psihiska slimība, viņš atradās psihiatriskajās slimnīcās zināmas laika periodus, un tepat laikā viņš bija vienkārši ģeniāls. Ja? Un, ja to cilvēku no paša sākuma nedot viņam tās iespējas, un ja viņš tiktu izslēgts pilnīgi no sabiedrības ārā, tad mums būtu par vienu Nobeļprēmijas laureātu tai ziņā mazāk. Ja? Un šeit atkal ir tas jautājums, kas tad īsti ir normāls. Jo prāts viņš jebkurā gadījumā ir skaists, un ja prāts ir savādāks, tad tas nenozīmē, ka viņš ir mazāk skaists. Ja mēs paskatāmies šeit, tad tādus invalīdus uz ielām redz maz, tāpat redz viņus maz kaut kur nodarbinātus. Izskatās, ka tie cilvēki ir savā ziņā tā kā izstumti no sabiedrības kā nepilnvērtīgi varbūt. Ja, es domāju, ka ja Latvijas sabiedrība tiktu vērtētu šajā ziņā, tad tā atzīme, ko viņi saņemtu, būtu sēdies 2. Trešajā laboratorijā es tā kā neteicu, ka man ir saslimšana. Es gribēju sev parādīt no labākās puses, parādīt, ka es esmu spējīgi darboties un labi darboties un tikai tad pateikt. Bet sanāca tā, ka es sev vienkārši pārdedzināju vienlaicīgi darbojoties laboratorijā, un mēģinot mācīties un nonākt slimnīcā. Un, jā, pēc tam es viņam pateicu, ka man attiecīgi tāda un tāda saslimšana. Un tas jau bija tas mirklis, ka es sāku šaubīties par to, vai man vajag turpināt studijas. Tad es domāju, iziet kāds kinologu kurs un skatīties, ar kādā dzīvnieku patversmē vajadzīgs palīgs. Kas var patrenēt arī suņus un ar viņiem nodarboties ikdienā, un tas var padarīt suņu dzīvi laimīgāku un priecīgāku. Here it's always winter time, and I'm never ever smiling, and my daddy, that isn't fine. Yeah, no, my mama must not alright. That Mans hobijs ir zīmēšana, gleznošana, jo tā ir vieglāk nevienam neko nepaskaidrojot, izpaust savas emocijas. Es par to nevaru noturēt sevī. Kā es taču neiešu katram tur apkārt stāstīt, kā es jūtos, tāpēc es tā kā uzgleznoju un tā man tā labi paliek. Laikam jau tas ir tāda glābšanas riņas, kurš bērnības es atceros. Mācīties īpaši negribējās, nepatīk skolā. Un tad, kad bija jāiet mājasdarbu pildīt savā istabā, es, protams, zīmēju, nevis es mācījos. Mamma atnāca, tu izmācīji? Jā, protams. Kā vispār, kraču pēc zīmēšanas es nevarētu. Vispār paeksistēt.
Tāpēc es nezinu, vai es varu teikt, ka tas ir bijis. Ir labi, kad ir dienas centri tiek vairāk veidoti un iespēja dot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iziet ārā sabiedrībā, apmeklēt kultūras pasaukumus, justies līdzīgiem kā visi citiem cilvēkiem, nejusties atstumtam, jo citādi ļoti daudz cilvēku neiziet ārā un viņiem ir kaut kādas bailes, ka viņus nesapratīs, ka viņus pārpratīs. Augstākais sasniedzamais mērķis, uz ko cer, ka šis cilvēks kļūst neatkarīgs. Šādi gadījumi arī ir, ka cilvēks pie mums ir nācis, mācījies, darbojies, strādājis, un tālāk viņam ir bijis, viņš ir meklējis darbu, viņš ir dabūjis kaut kādu darbu piedāvājumu, un ar savām spējām ir spējīgs šos uzdevumus veikt. Ja tu esi atvērts, draudzīgs, izpalīdzīgs, sirsnīgs un, kā jau es teicu, minēju, tad jau arī tev viss atverās. Un reizēm notiek brīnumi, un tevi zvana, meklē, tev aicina, tu neatsāk cilvēkiem, un viņi redz, ka tev var rēķināties. Ja tu esi atnācis uz interviju un nenokavē, tad redz, ka tev var kaut kā runāt un darīt. Un notiek ļoti daudz lietas. Ir jātaisa ir personāla izstāde, ko man ieteica, tāpēc, ka bija tikko nesen izstāde. Un no Mākslas akadēmijas meitenes bija ļoti atsaucīgs, un viņš teica, ka redz, ka ir talants, un vienkārši ir jākop tas talants. Mēnesīs skatījās pārnaksnīņas palādziņu. Mēnesīs skatījās pārnaksnīņas palādziņu. Abi divi nemanīja, kā viens otram sirdī bija. Abi divi nemanīja, kā viens otram sirdī bija. Kad to ceļi krustosies, simtiem zvaigžņu radīsies. Ar manīm notiek labas lietas, jā, protams, uznāk tādi melnie posmi, kad liekas, ka viss ir sačakarēts, es rīkojos wrong, tur nepareizi, tur tā. Bet tas ir tāpēc, ka, protams, sev pakritisēt reizēm vajag, un paškritika tā ir laba lieta, tas tikai priekš izaugsmes, bet, man liekas, ka, viss ir kārtībā, viss ir atkarīgs no tā. Pirmkārt, vajag atzīt sev to, kāds tu esi. Un tad, kad tu jau to lietu nosauc vārdā, un tad, kad viņas atzīst, tad tu vieglāk vari ar viņu kaut ko darīt. Es braukšu uz Londonu, un ja man tur pilnīgi neviena nebūtu, tad, laikam būtu tā bišķiņ strāms kaut kāds. Bet, tā kā tur ir tas puisis, kas, ar kuru man izveidojās tāds baigi labais kontakts, un tā kā viņš pats piedāvā tur pretī nāk, tur aizdot naudu, tur braukšanai, tur ir dzīvesvieta atrast un tā, un tā kā, tā drošāk ir, kad vismaz tādu palīdzību es it kā saņemšu. Vispār jau man palicis pusgads līdz bakalaura beigām, jā. Un es rakstīšu akadēmisko garam iesniegumu. Un liekas, ka es neatbraukšu atpakaļ nokārtot uz skolu. Bet vēl es gribētu uz Austrālijā aizbraukt un uz Ameriku. Man nākotne rādās dinamiska. Bet tad, ja tās būs drūms krāsas, kas mīksies ar priecīgām krāsām, man ir vienalga galvenais, lai tā nav kaut kāda stagnācija uz vietas, lai ir dinamika un attīstība.